Tātad es šobrīd prognozētu, ka vissliktākie tam, kas brauks caur pilsētas centru, tātad ies vislēnāk, potenciāli notērēs visvairāk degvielas un iztērēs visvairāk laika. Tas nekas, kad īsākais attālums. Bet tā kā pulkstenis ir jau pāri 9, es tomēr likšu savu kārti uz iekšējo apvadceļu. Tātad Juglas iela, Saulu tilts un tā tālāk, kad šis automobils izbrauks visātrāk. Automobils uz apvadceļa jau ir veiksmīgi ticis līdz, Tīnūžu šosē. Iekšējā apvadceļa braucējs ir ticis līdz Drēliņa aplim, jeb saucamajam sievas mātes aplim. Tas liecina to, ka jā, šis maršruts strādā šobrīd ļoti, ļoti efektīvi. Plūsma ir brīva, pārvietošanās notiek ļoti ātri. Prieks skatīties, kad uz Brīvības ielas pietiekoši disciplinēti autovadītāji. Varbūt ne visi, bet tad nevar redzēt tādas klājas agresīvas braukšanas piemērus. Varbūt daži steidzās, bet kopumā tātad plūsma vienmērīgi. Uz gaisa tilta, protams, satiksmes sabremzēšanās, bet varbūt pat ne tik lielā mērā, kā bija gaidīts šajām stundām. Tā, pa iekšējo apvadceļu braucošais mums izmanto dienvidu tiltu, kas īstenībā ir tāda alternatīva Saulu tiltam. Šajā stundā varētu būt varbūt nelielas problēmas pirms, pārkārtojoties tātad pirms Mūksalas apļa, bet, to tūlīt redzēsim tātad, vai izvēle braukt pa dienvidu tiltu ir labāk nekā braukt pa Krāsmalnu. Tas, kurš brauc pa īsāko maršrutu, ir nokļuvis vissarežģītākajā satiksmes situācijā, kur ir potenciāli vislielākie sastrēgumi. Tātad šobrīd arī tieši šie sastrēgumi izšķirs, kurš tad būs pirmais, tas, kas brauc pa šo iekšējo apvadceļu vai pa īsāko ceļu. Šobrīd ļoti, ļoti interesanta situācija. Ir šie divi automobīļi. Viens, kas brauc caur pilsētas centru, un otrs, kurš pārvietojas par šo iekšējā apvadceļu, viņš šķir tikai pāris kilometri. Kas pilsētvidē nozīmē 2 luksusforu signāli. 2 krustojumi pie sarkanā, un abu automobīļu kustība varētu pat izlīdzināties. Tas auto, kas mums pārvietojas pa apvadceļu, lēnā garā tuvojas Mārupas novadam. Šis būtu tas brīdis, kad būtu jāsāk analizēt degvielas patēriņu. Tātad, cik katrs no šiem automobīļiem konkrētajā brīdī iztērēja degvielu. Jo laika ziņā ietaupījums nav ļoti būtisks. To visu varētu mainīt pāris luksusfori, pie kuriem ir jāapstājas vai nav jāapstājas. Toties šajā gadījumā izšķirošais būtu ekonomiskais iegūms, tātad, kurš no šiem braucamrīkiem būtu iztērējis vismazāk degvielas. Par trešo automobīlu šobrīd ceļā uz Jaunmārupi. Tad trešais automobīls ceļā mums pavadīs vēl vismaz kādas minūtes 20, varbūt bišķi mazāk. Tātad redzam, auto mums ir finišējuši. Būtībā varam nopaļoties. Vidējais laiks mums apmēram ap 50 minūtēm, ierēķinot arī potenciālos kavēkļus, bet 45 minūtēs labākais laiks, šeit bišķi pāri, stunda kādas 5 minūtes ilgākais laiks. 20 minūšu atšķirība. No ekonomiskā viedokļa, no drošības viedokļa, tas ir ļoti, ļoti mazs laiks. Mūsu eksperiments pierādīja to, ka labi organizēta satiksmes plūsma pilsētā sniedz labumu visiem. Gan pašai pilsētai, gan arī infrastruktūras izmantotājiem. Nevajag varbūt dzīties caur centram, ceļš ir komercauto, bet šie apvadceļi, šīs maģistrālās ielas, tā ir super lieta un eksperiments pierādīja visātrākais maršruts.